Tieši laimīgie cilvēki rada panākumus, nevis panākumi dara laimīgu. Dažreiz cilvēki, kas ir noguruši no ikdienas rutīnas, redzot kādu, kurš izbauda dzīvi, ceļojot vai nodarbojoties ar savu hobiju, pavadot laiku ar ģimeni vai draugiem un domā, kaut es varētu tā dzīvot. Viņi var pat apskaust vai pat kritizēt, jo šķiet, ka tiem veiksminiekiem ir laiks visam, kamēr pašiem jāstrādā ir bez attelpas. Bet tev ir iespēja mainīt savu dzīvi, ja vien vēlies. Sāc ar sevi. Atrod laiku lietām, kas tevi padara laimīgu. Un tad, būdams laimīgs, tu vari sākt veidot kaut ko nozīmīgu sabiedrībā un pozitīvi ietekmēt apkārtējos. Lai justos laimīgs, ir jāsāk ar paša iekšējo pasauli, jo tieši laimīgi cilvēki panāk veiksmi. Nesen izbaudīju rudens krāsas, staigājot svaigā gaisā un iemūžinot mirkļus, kas arī ir mans hobijs. Man patīk amatieru fotografija un filmēšana. Un tad, kad tu esi piepildītā laimīgā stāvoklī, tad vari paveikt garīgi intelektuālo darbu un plānošanu stundas laikā, kas parastā stāvoklī prasītu nedēļu laika vai vispār neizdomātu, un saņemu arī šādā veidā enerģiju, virzienu, un pat izbaudot procesu, realizēt dotos saņemtos uzdevumus. Tātad, atrodi laimi sevi, nevis tikai panākumos. Maini vispirms sevi, nevis mēģini izmainīt pasauli, mīli savu darbu, lai darbs nešķiet kā sloks, dzīvo saskaņā ar universāliem radītāja principiem, iekšēji izjūti garīgu laimi, neskatoties uz neperfektu ārējo vidi. Pavad laiku ar ģimeni, draugiem, nodarbojies ar iemīļotām aktivitātēm, baudi dzīves vienkāršos priekus, atklāj un izmanto savus personīgos laimes avotus.